Tev noteikti ir jāpievienojās. Pie mums rītdien 8:00 vakarā YouTube laivā būs Dāvis Darģelis. Runāsim par Unblock konferenci Rīgā, dalībniekiem būs īpašs promo kods. Runāsim par mikroregulējumu, kā arī Bitcoin rezerves izveidu Latvijā. Pievienojies. Trumpa vārdiem atbrīvošanas diena. 2. aprīlī gaidāms no Trumpa puses jauni tarifi, jauni paziņojumi, tāpēc lūdzu netreidojam tirgu, gaidām liela volatāte. Vai atceries Hack2Well, kas izlaida savu mīmkoinu un pēc tam uzreiz mīmkoins nokrita pa 95%? Viņa saka to, ka SEC ir pabeidzis izmeklēšanu un viņai nebūs nekādu sodu sankciju un nekādas arī soda naudas. Japāna likusi klasificēt Bitcoin un kriptovalūtu kā finanšu produktu. Michael Saylors nopērk vairāk kā 22,000 bitcoinus. Un arī Japānas uzņēmums Metaplanet emitē 2 miljārdu jēnu vērtībā obligācijas, lai vairāk nopirktu bitcoinu. Visa launčos tokenizētu aktīvu platformu uz Ethereum blokķēdes. Un pilots paredzams palaist šajā gadā. Zelts sasniedz kārtējo all-time high. Starp Bitcoin un altcoin market cap ir izveidojies vēsturē lielākais gaps, jeb šī atstarpe. Nav viena atbilde vai viens iemesls, kāpēc tā ir. Bet viens ir skaidrs to, ka investori šobrīd dod priekšroku tādiem drošākiem aktīviem. Viss par un ap kripto, latviešu valodā, kripto numur 1. Pievienojies. Linku atradīsi profila aprakstā.